Kāpēc šis kurs saucās gaišredzības kurs? Tāpēc, ka viņš tiešā veidā burtiski nozīmē gaišu. Tātad ar gaismu saistīts, redzība ar redzi saistīts. Ja? Tātad gaismas redzēšana. Iedomājamies, 80% no apkārtējās pasaules uztveram caur redzi, un mūsu redze šobrīd darbojas uz 5% tikai. Tad cik daudz mēs no apkārtējās pasaules saprotam? Cik daudz mēs varam uztvert no tā, kas apkārtējā pasaulē notiek patiesībā? To, ko sauc par paranormālu, para tas ir blakus, normāls tas ir tas, kas pieņems pa normu. Ja šodien pieņems pa normu redzēt 5%, tad paranormālais būs redzēt jau 6 vai 7% no apkārtējās realitātes. Vai tas tiešām ir paranormāls, vai tas ir vienkārši tikai dabīgs process, ko mums vajag sevi atkal atgriezt atpakaļ un pilnveidot. Pamatā būs tā, ka mēs visas lietas darīsim ar atvērtām acīm šeit. Mums jāfokusējās būs to, ko mēs redzam, nevis ko mēs iedomājamies, ka mēs redzam. Lielai daļai sabiedrības ir problēmas kaut ko ieraudzīt, tāpēc, ka mēs neticam. Mēs neticam, tāpēc, ka nezinām. Jo ticība patiesībā ir zināšanas. Ja mēs kaut kam ticam, tad mums jābūt bāzei, kāpēc mēs ticam. Jo tas, ko mēs šodien darām, mēs paplašinām savu uztveri. Ir tik grūti redzēt to, ko jūs neesat pieraduši skatīties. Mēs šeit runāsim par dabīgās gaismas redzēšanu. Dabīgais gaismas avots ir saule, ko mēs zinām. Un nākamie dabīgie gaismas avoti ir jebkurš dzīvais organisms. Mēs visi esam pēc būtības gaismu nesoši. Mēs nesam gaismas, jo mūsu fiziskais ķermenis nes gaismu, un gaisma tā ir mūsu daba. Kāpēc mums tas ir jāmācās? Tāpēc, ka cilvēkam viss ir jāmācās dzīvē. Mēs piedzimstam automātiski ar visu, bet, lai to visu izmantot, mums tas ir jāmācās. Šeit mēs mācāmies, kā kaut ko redzēt un kā izdzīvot vēl labāk, nekā mēs pirms tam mācījām. Toties jūs iegūsiet kaut kādu zināšanu, sapratni par daudzām lietām, kā tas ir iekārtots mūsu pašu dzīvē. Tas ir dabīgs process, un principā visi cilvēki to redz. Viņiem vajadzētu to redzēt. Un šodien stāst, ka mēs runājam tehnoloģijas, viņas mums palīdz vēl atradināties no tās dabīgās gaismas redzēšanas. Kam tas varētu būt vajadzīgs? Tad, kad ir sapratni par to, ko mēs redzam, ka mēs saprotam, kas tās pa krāsām, kāpēc tā krāsa ir tāda tam cilvēkam. Tad mēs sākam uztvert un saprast vairāk, mēs sākam nolasīt, kā minimums to cilvēku, sākam nolasīt apkārtējo pasauli. Ja mēs sākam nevis tikai redzēt, bet vēl saprast to, ko mēs redzam. Ja? Un tas arī ir katrs treniņš, katra pieredze un praksa, ko mēs apgūstam dzīvē, viņa mūs upgrade, uzlabo. Tātad, kur mūsu uzlabojumi notiek, viņi mūsu gēnos notiek. Tā, kad tu esi uzlabojis sevi, tu radīsi bērnus, tas bērns jau piedzims ar taviem uzlabojumiem. Visa tā runa par šīm te vibrācijām ir tikai par to, tās ir tās jūsu garīgās augstās vai zemās vibrācijas. Ja tev šī kvalitāte trūkst, visticamākais tu jau atrodies upura lomā. Divi pretstati, kas sāk savas miedarbības rezultātā ģenerē kaut kādu impulsu strāvas. Krāsa tas ir vienkārši gaismas vibrācijas frekvence. Ja? Un atbilstoši tām frekvencēm ir piemeklēti arī psihoemocionālie stāvokļi, par ko var liecināt šis te tonis. Sarkanā krāsa var liecināt cilvēks, kas ir oranžā krāsā, viņš ir zaļais tonis, tas var būt krāsu sajaukums, kas, teiksim, materiālajā pasaulē neliekas loģisks, bet tur, kad tu skaties to magnētisko lauku, viņš ir iespējams. Kur tad tās čakras mums visas atrodās, kā viņas ir izvietotas un tā tālāk. Ar impulsiem, enerģētiskiem vai magnētiskiem impulsiem sāk iedarboties uz viņa čakrām. Te palīgi centri, viņi darbojas tādā veidā, kad to, ko sauc par sirds čakru, principā var saukt par prāta čakru. Tāpēc es vēlreiz saku, ka kāds saka, viņš tur baigais mega enerģētiķis ir un viņam kaulu problēmas un ir deformējies augums un vispārējais. Visticamāk nav baigais mega enerģētiķis. Ar sveci, tas ir principā darbs ar tādu pašu sauli, tikai mazākā izmērā, jā, ar to pašu gaismu. Ja tas ir dabīgs avots, tā uguns ir tā pati uguns, kas ir saulē, un tā pati uguns, kas ir mūsos. Kas ir tas, kā mēs tur redzam, ka tur ārpus ķermeņa kaut kas tur notiek? Tātad, ja mēs gribam redzēt augstu frekvenci, mums pašiem savus uztvērēs tā kā radioaparātam jāpagriež, iemācamies, un to mēs darām ar prātu atkal. Cilvēks ir tāds tā kā robotiņš, kurš var reāli visu kaut ko ar sevi darīt, tikai tad, ja viņu prāts klausa. Ja prāts tevi neklausa, ja tu klausi prātam, tad tu nevari to darīt. Sanāk, ir jāiemācās
būt svarīgākam par savu prātu savā dzīvē. Ja? Tas starojums, ko mēs redzam, tas ir jātrenē sevi. Redzēt, prātam likt pievērst uzmanību tām lietām, ko mēs gribam ieraudzīt. Jo mēs vairāk trenēsim, jo labāks rezultāts. Alķīmijas process paredz to, ka ir miedarbības starp sievišķo un vīrišķo pirmsākumu. Tātad mūsu fiziskais ķermenis, viņš speciāli izveidots tā, lai mēs varētu ar dažādu skaņu frekvencēm operēt ar apkārtējo realitāti un pirmām kārtām ar savu enerģiju un magnētisko lauku. Kā tu ieteiktu vislabāk pacelt kundalīni? Es teicu, paņem 220 apakšā sev pie pamatčakras ielikt, un tev uzies augšā uz kārtīgu frekvenci uzies uz augšu. Ja mēs tagad sākam saprast, ka mēs varam ne tikai uztvert kaut ko, kas mums šitien te iekšā ķermenī notiek, mēs uztveram visu kaut ko, kas ārpus ķermeņa arī notiek. Kā jūs domājat, priekš kam ir mati, bārdi un viss pārējais mums paredzēts? Kāpēc rokas ir jāaktivizē pirms strādāt ar citu cilvēku enerģētiku? Jo mums ir jūtīgāki visi pirksti, nagi, viss pārējais, jo mūsu enerģija ir aktīvāka, mēs esam dzīvāki. Jūtība ir saistīta ar mūsu izdzīvošanas spēju. Ja tu esi ļoti jūtīgs, tu būsi ļoti dzīvīgs. Tu varēsi izdzīvot visos apstākļos. Pirmkārt, tu jutīsi visur, kur kaut kas notiek, mainās, atgadās un tā tālāk. Šīs te visas lietas, tas ir kā treniņš, lai jūs sāktu just darbu ar enerģiju. Jebkurā gadījumā mēs kaut ko ņemam no augšas, kaut ko no apakšas. Un tā miedarbība starp augšu un apakšu rada šo te